Ko tu darītu, ja uzzinātu, ka mūsu planēta aizies bojā? Pēc 13 gadiem. Paņemsi kredītus, lai pavadītu neaizmirstamu laiku kopā ar ģimeni? Lai apniktu viens otram. Lai nebūtu žēl atvadīties. Vai nodosi par riktīgo un vismaz kaut beigās padzīvosi priekš sevis? Vai varbūt visus šos 13 gadus veltīsi lūkšanām, mantrām, retrītiem? Kļūsi par mūku? Nu kas tas par bērnu dārzu? Tu taču esi pietiekami gudrs cilvēks. Tu noteikti sāksi izskaitļot, kuras planētas zonas pastāvēs visilgāk, un tur nopirksi zemes gabalu. Uzbūvēsi sev bunkuru, lai varētu nodzīvot ilgāk par citiem. Un kas tālāk? Kā redzat, līdz ar šādu katastrofu pieaugumu dzīvot vairs nebūs iespējams. Jau pēc 5 gadiem mūsu dzīve var pārvērsties par elli. Tikai 5 gadi. Paskatieties uz eksponenciālo diagrammu, kurā parādīts to zemestrīču skaits, kura magnitūdas ir lielākas par 3. Kā ir pieaudzis zemestrīču skaits? Tas nozīmē, ka palielināsies spēcīgu zemestrīču skaits ar 6 magnitūdām un vairāk. Jau pēc 5 gadiem tādas zemestrīces kā šogad Turcijā notiks dažādās planētas daļās praktiski katru dienu. Cik pilsētas jūsuprāt izdzīvos? Jūs redzēsiet, ka vairāk nekā 90% no visas pasaules produkcijas pārstās pastāvēt pēc 5–7 gadiem. Šogad šī tendence jau ir sākusies. Uzmanīgi aplūkojiet Amerikas karti. Jūs redzat sarkanās zonas, dzeltenās zonas un zaļās zonas. Šajā kartē ir parādīts, kuri valsts apgabali būs pakļauti postošām klimata katastrofām agrāk par citiem, bet kuri vēlāk. Kas attiecas uz Eiropas valstīm, arī uz tām nevajadzētu paļauties. Varbūt nākamajā fórumā mēs šo tēmu apspriedīsim sīkāk. Starptautisks tiešsaistes fórums. Globālā krīze. Atbildība. Paskatīties fórumu bez cenzūras var kanālā Radoša sabiedrība Rumble platformā.